par lietu, par eneagrammu, par personības tipoloģiju, kas ļauj man pilnveidoties, ļauj man atklāt sevi labāk, ļauj man iepazīt gan sevi, gan savus apkārtējos labāk. Un, jā, vēl joprojām ir problēmas ar skaņu. Skatos, ka meitenes iet ārā un iet atpakaļ. Bet nu ko, sāksim un turpināsim un darīsim visu to, kas ir ieplānots, un gal galā, ja būs kaut kur kāds mirklītis palaist garām, tad būs iespējams noskatīties ierakstā, ko es jums, ko šobrīd daru arī, pēc kādu laiku arī vadīties šim webināram nosūtīšu saiti uz šo ierakstu, kur varēs noskatīties visu atkārtoti. Tad, jā, iepazīsimies. Šodien es stāstīšu jums par eneagrammu, par šo personības tipoloģiju un kas tad es tāda esmu, lai es varētu stāstīt. Esmu apguvusi šīs eneagrammas zinības kopš 2012. Gada, tad jau 4. gadu esmu šajā tēmā iekšā un esmu mācījusies par dažādiem pasniedzējiem, studējusi dažādas grāmatas, izgājusi gan klātienes apmācības, gan attālinātās apmācības. Un, esmu iegūsi eneagrammas treneru kvalifikāciju. Tomēr neuzskatu, ka pie tā es varu apstāties un turpinu šo tēmu pētīt aizvien dziļāk un dziļāk, un ļoti labprāt dalos ar tām savām zināšanām, saviem atklājumiem arī ar sev zināmiem cilvēkiem, kā arī nezināmiem cilvēkiem, visiem, kas ir gatavi man uzklausīt un gatavi nodarboties ar sevis attīstīšanu, jo tieši par to arī ir eneagrammas zinības. Šo tēmu mani ieinteresēja mācīties viena mana kolēģe, kas teica, ka viņu ļoti aizrauj. Man kļuva interesanti, kas tas ir, kas tur aizrauj, un tā kā es esmu izaugsmes veicinātāja coach, tad tiešām šī personības tipoloģija man uzrunāja, jo tā nav vienkārši cilvēku ielikšana kastītē un birkas piestiprināšana vai diagnozes iedošana, bet tas ir kaut kas vairāk, tas ir tāds dzinulis, kuru gribas izmantot, pielietot un padarīt savu dzīvi labāku gan sev, gan saviem apkārtējiem. Tā ir tāda lieta, ar ko burtiski saslimst lielākā daļa cilvēku, kas ir apguvuši šīs zinības un vēlmes vien vairāk un vairāk pilnveidoties un kļūt par sevis labākajām versijām, kādi viņi var būt. Ok, tad jā, esmu interesanta, izaugsmes veicinātāju coach un pie reizes arī eneagrammas treneri. Šodien, ko es darīšu? Šodien es esmu nolēmusi šīs stundas laikā pastāstīt pašus pamatus, kas tas tāds eneagramma ir, iepazīt to, par ko es runāju, kā par tipoloģiju, par eneagrammu, kā par personības tipoloģiju. Tātad iepazīt 9 eneatipus, kas ir šīs tipoloģijas pamats. Un vēl padalīšos ar to, kā šīs zināšanas var pielietot praktiskajā dzīvē, ikdienā, kā tas palīdz, kā tas ir pielietojams. Gan jau esat dzirdējuši par to, ka tā zināšanas var būt daudz un dažādi, bet svarīgi ir tas, cik daudz no tā visu mēs izmantojam. Tad par to arī nedaudz būs šajā te pasākumā. Ko es aicinu jūs darīt? Visā šajā mūsu virtuālās tikšanās laikā jūs esat laipni aicināti rakstīt čatā, uzdot jautājumus, lūgt kaut ko precizēt. Es šo čatu lasīšu un sarunas laikā arī mēģināšu atbildēt uz jautājumiem, vai nu tūlīt, vai nu bišķiņ vēlāk, attiecīgi, kad būs pienācis tas mirklis. Ok,
Kā tad tagad ir, kāda ir situācija, kas mani dzird pa šo laiku? Lūdzu, dodiet man ziņu ar plusiņu čatā, ka jūs mani dzirdat. Un tad dosimies tālāk. Antra man dzird ļoti jauki. Līga dzird, Ieva arī dzird, un Marina pirms tam dzirdēja. Ceru, ka vēl joprojām mani dzird. Ok, labi. Tad dodamies tālāk un atbildam uz jautājumu. Pirmais, uz ko es atbildēšu, pirmais jautājums ir, kāpēc tieši enneagramma? Kas šajā personības, Marina arī dzird, paldies, kas šajā personības tipoloģijā ir tas, kas mani uzrunāja. Pirms tam, studējot psiholoģiju, gan daudz, bet dažādas personības tipoloģijas nācies iepazīt, bija nācies iziet dažādus testus, iegūt priekšstatu par to, kā tas esmu tips un piekrist vai nepiekrist tam, ko es atradu šajos testos. Tad enneagrammas šī tipoloģija man uzrunāja vairāk iemeslu dēļ. Pirmkārt, tā ir precīza struktūra, tipoloģija, kas skaidri parāda katra enneatipa vietu, parāda to, kas notiek ar enneatipu, tas ir tas psiholoģiskais tips pēc šīs tipoloģijas, kad viņš ir komfortā, kad viņš ir stresā. Tas parāda šī enneatipa izaugsmes iespējas, gan arī dažādās ietekmes, kādas var apgūt šis enneatips savā dzīves laikā. Šīs tipoloģijas pamatā ir motivācija, kas viens no galvenajiem tādiem stūrakmeņiem coachiem ir, runājot par darbu ar klientiem. Un, protams, ka coachiem ļoti svarīgi ir saprast, kad cilvēki nav slimi, cilvēki nav remontējami, bet cilvēki ir pamudināmi attīstīties un kļūt par labākiem salīdzinājumu ar to, kādi viņi ir bijuši pirms tam. Tad enneagrammas zinības kā reiz tam ir ļoti piemērots, jo viņi dēvē arī par personības attīstības karti. Runājot tālāk, nedaudz pieskaršos arī enneagrammas vēsturei, un tur tā vēsture ir tāda bišķiņa ezotēriska, tāda neskaidra, tāda mistiska, bet šobrīd, pagājušā gadsimta vidus, šī visa ezotēriskā sistēma tika piestiprināta pie tādām jau atzītām dažādām psiholoģijas teorijām, validitēta ar dažādu testu palīdzību, un pamazām šī teorija pārtot aizvien zinātniskāk un zinātniskāk. Un vēl, kas man ļoti patīk šajā pieejā, ka tā pieeja ir atvērta papildinājumiem, un viņa ir tāda dzīva, un kā mēdz teikt, enneagramma nav nekas pastingis, tā ir dinamika savā būtībā. Un galvenais enneagrammas zinības studiju uzdevums ir kļūt par sevis labāko versiju. Un tas ir tāds pilnīgi kā stalklis, ikvienam, kas ir nolēmis izzināt sevi. Enneagrammas simbols. Kas tad tas tāds ir? Enneagramma, tas ir vārds, kas sastāv no diviem grieķu vārdiem, ennea un gramma. Ennea ir 9 gramma, tas ir raksts, zīme, tātad zīme, kas sastāv no 9 punktiem. Šie punkti ir izkārtoti pulksteņa rādītāja virzienā apkārt līņķa līnijai, un katrā no šiem punktiem ir kāda no daudz stūru virsotnēm. Šajā riņķa līnijā ir ievietotas 3 stūris, un šajā riņķa līnijā ir ievietotas no 6 stūriem veidot figūru. Nebūtu pareizi teikt 6 stūris, bet no 6 stūriem veidot figūru. Un tādējādi ir 9 stūri, kas ataino visas iespējamos enneatipus, un daudzas citas lietas, par kurām pastāstīšu bišķi vēlāk. Enneagrammas simbols ir pazīstams visvairāk šādā formātā, bet ir vēl arī citi formāti, ir druīdu enneagramma, ir Jeruzālemes enneagramma, ir 12 punktu enneagramma.
jā, 12 punktu enneagramma, vismaz neatbilstīgi nosaukumos. Bet, tās tēma ir tāda, ka viņi var skatīt no dažādiem skatu punktiem. Manā gadījumā es vairāk koncentrējos uz šo tēmu, kā uz psiholoģisko tipoloģiju, kas palīdz attīstīties. Otra lieta, kas ir enneagrammas pamatā, ir enneagrammas skaitļu dinamika. Ir tādi 3 pamatprincipi. Viens ir šis pilnības likums, tas ir ietverts šajā aplī. Pilnības likums, kas vieno visu un apzīmē to, ka viens ir viens vesels un tajā viss ir ietverts. 3 likums, tas saistās ar šo te 3 stūra formu enneagrammas simbolā. Un tā nozīme saistās ar visuma spēku kārtību. Respektīvi, visumā pastāv 3 galvenie spēki. Spēks, kas izraisa aktivitāti, tad spēks, kas reaģē šīs aktivitātes ietekmē, un spēks, kas līdzsvaro reakcijas starp aktivitāti. Tad 3 dažādas lietas, 3 spēki visumā. Un 7 likums. Jeb 1, 4, 2, 8, 5, 7, tā ir ciparu kārtība, kādā tiek savienoti cipari ar šo te 6 stūri. Un šis te likums ir patstāvīgo transformāciju atainojums dabā, kad jebkurš process ir izskaidrojums laikā, un ar šo skaitļu palīdzību to ir iespējams izskaidrot. Un enneagrammas pamatā šos skaitļus savu laiku, ļoti, ļoti daudz gadsimtus atpakaļ, ir dažādi analīzējis un pētījis Pitagors, viens no dižākajiem matemātiķiem mūsu pasaulē. Pats pirmsākums, varētu teikt, tas, ko mēs atceramies un kas mums ir mācīts. Bet, ne tik daudz es nepieskaršos par šo tēmu. Ir cilvēki, kuriem tieši šī tēma vairāk interesē, un tie ir cilvēki vairāk, kurus interesē enneagrammas otrā izpratne, tad izpratne par procesiem, kas notiek enneagrammas formātā. Bet tā izpratne, ar kuru es vairāk nodarbojos un vairāk pētu, tā ir šī personības tipoloģijas izpratne. Taisnību sakot, enneagrammas kā personības tipoloģijas izpratni sasaista kopā ar šo te simbolu, 9 un 9 zīmju simbolu. Pagājušā gadsimta vidū, pateicoties filozofam Oskaram Čāzo, līdz tam laikam viss, kas bija saistīts ar enneagrammas simbolu un enneagrammas tipiem un pamata lietām attiecībā uz tipoloģiju, dzīvoja kaut kādu atsevišķu dzīvi. Un nereti bija tā, ka viens un tas pats cilvēks nodarbojās gan ar šo skaitļu dinamikas izpēti, gan ar enneagrammas tipoloģijai raksturīgo kaislību izpēti, bet saliktas kopā šīs abas lietas netika. Tikai pagājušā gadsimta vidū šis te čīliešu izcelsmes filozofs Oskars Čāzo salika kopā šīs te abas lietas. Enneagrammas vēsturē ir gan cieši saiknes ar kristietību, ar kristīgo ticību, un tādas rakstiskas liecības tieši saistībā ar šo tipoloģiju un to enneagrammas pamatu, kas ir motivācija, jeb saknes grēks, jeb saknes kaislība, ir aprakstījis jau 400 līdz 300 gadu pirms mūsu ēras Evagrijs no Pontas, kas ir tūkstneša tēvs, kristīgajā ticībā, tādi asketisku dzīvesveidu piekopjoši cilvēki, kas ļoti analizēja savu dzīvi un tiešām dzīvoja tūkstnesī un nodarbojās ar šo dažādo kaislību analizēšanu un meklēja
to, kā šīs te dažādās kaislības, 8 kaislības, evagrijas izcēle varētu transformēt un varētu pārveidot un varētu ar viņām strādāt. Protams, tajā laikā šīs kaislības saistījās vairāk ar sātana izaicinājumiem, un tas, kā to strādāt, tika atzīmēts vairāk ar Dieva palīdzību. Tālāk šīs 8 kaislības pārtapa 7 nāves grēkos, par kuriem varbūt ir dzirdēts. Pēc kāda laika šiem 7 nāves grēkiem tika pretstatītas 9 dieva īpašības, kas kā priekš enneagrammas teorijas ļoti sasaucas ar to, ka tās ir tās katra enneatipa būtības esences, uz kuriem enneatips cenšas nokļūt un cenšas sasniegt. Bet mūsdienu Eiropā šo enneagrammas simbolu tiesa gan vairāk saistībā ar procesiem, ar šo procesu pieeju ienesa Georgs Gurdžievs, kas bija pa pusē armēnis, pa pusē grieķis, dzimis Gruzijas pierobežā Armēnijā un savulaik ceļojis pa visu pasauli, meklējot atbildi uz jautājumu, kāds ir cilvēka dzīves uzdevums. Tad viņš arī kā vienu no atbildēm atrada šo enneagrammas izskaidrojumā. Tādas īsti, vienprātības visos jautājumos attiecībā uz to, kur ir radusies enneagramma, līdz šim nav, lai gan šie dati par evagriju no Pontas, tie ir salīdzinoši nesen parādījušies un tiek uzskatīti kā tādi pamatoti, bet daudz arī tādi spriedumi ir par to, kāpēc šāda 9 skaitļu zīme ir druīdi un ķeltiem, ir atrasta šāda, mācība par kaislībām, par grēkiem, par lietām, kas attur no pilnvērtīgas dzīves gan budismu filozofijā, gan islamā. Tad dažādas reliģijas ir strādājušas ar šo tēmu, un tā kā var teikt, ka tā ir tāda starpkulturāla, starpreliģioza tēma, enneagrammas valoda, kurā varbūt iespējams visas pasaules cilvēki ir beidzot sāk runāt par šiem vienotajiem un līdzīgajiem jēdzieniem. Tad pateicoties Oskaram Ičāzo, sāka veidoties šī personības tipoloģijas struktūra. Viņš bija tas, kas sasēja kopā enneagrammas zīmi ar tieši tipu aprakstiem. Viņš sāka veidot enneatipu aprakstus. Šo tēmu turpināja Claudio Naranjo un turpina vēl joprojām. Viņš pat cik bija viens no franča Perza skolniekiem ļoti aktīvi sasaistīja enneagrammas tipoloģiju ar moderno psiholoģiju, gan ar Jungu, gan ar Freidu, gan ar Kārenu Horneju šīm teorijām. Iedziļinājās personības tipoloģijas dinamikā saistībā ar enneagrammas zīmi un sāka apmācīt arī citus savus studentus šajās zinībās. Viens no studentiem bija Roberts Oks, kas bija jezuīts, katoļu ordeņu pārstāvis, un viņš šīs zināšanas savukārt ieviesa jezuītu ordenī, un ilgu laiku šīs mācības tika mācītas jezuītiem zem klusēšanas zvēras. Kādu laikā, protams, tas viss atklājās arī plašākai pasaulē, un tagad Kristīgā baznīcā arī gana daudz informācijas un daudz literatūras ir pieejams tieši saistībā ar kristīgo skatījumu uz enneagrammu. Arī latviski ir iznākusi grāmata, tieši pateicoties Roberta Oksa toreizējai iniciatīvai. Un arī latviski ir pieejama šī informācija par enneagrammu. Vēl viens tāds būtisks punkts enneagrammas vēsturē ir izaugsmes līmeņi, dinamikas atklāšana un aprakstīšana. To savukārt ir izdarījuši arī Claudio Naranjo skolnieki Bens Rīsā un Lars Hadsons. Un pateicoties tiem, ir bagātinājusies enneagrammas teorija. Tās ir tādas būtiskākās lietas.
Ejam tālāk, un es jau pieminēju šo te eneagrammas teoriju un dinamiku. Rādot eneagrammas zīme, parasti tiek stāstīts, ka tā ir zīme, kas sastāv no 9 punktiem. Katrs punkts apzīmē vienu eneatipu, vienu psiholoģisko īpašību kopumu, kuras ir veidojušies pateicoties slēptai motivācijai, jeb saknes grēkam. Šajā zīmē ir ietverta arī dinamika, kas ataino, kas notiek ar katru eneatipu, viņam nonākot gan stresa apstākļos, gan komforta apstākļos, pie kam jāņem vērā tas, ka katram no eneatipiem ir savi iemesli un savi nosacījumi tam, lai nokļūtu komfortā vai stresā. Tā, piemēram, pirmā eneatipa pārstāvis, nonākot komfortā, iegūst 7. eneatipa iezīmes. Tad viņš iet pretēji būtnes virzienu. Un tāds princips arī saglabājās visās pārējos gadījumos. Iešana pretēji būtnes virzienam, tas nozīmē, ka konkrētā eneatipa pārstāvis ir tik spēcīgs, ka var iet pret plūsmu, viņš ir ļoti, ļoti komfortā un iegūt labākās īpašības no tā eneatipa pārstāvi, kas ir šīs būtnes otrajā galā. Tad vieninieks iegūt labākās īpašības no septītnieka, septītnieks labākās no piecinieka, piecinieks labākās no astotnieka, astotnieks no divnieka, divnieks no četrnieka, četrnieks no vieninieka. Savukārt, kad tas pats vieninieks nonāk stresā, viņš slīd būtnes virzienā, slīd pa straumē un nonāk un saņem tās, var teikt, netik jaukākās īpašības, kuras pauž 4. eneatipa pārstāvis. Un tieši tāpat notiek ar četrnieku, kad viņš nonāk stresā, viņš iegūst divnieku īpašību, divnieks astotnieka, astotnieks piecinieka, piecinieks septītnieka, septītnieks atkal vieninieka. Tādējādi šī eneagrammas dinamika iezīmē virzienu, kurš ir, var teikt, integrācijas virziens, tad spēcīgais virziens, kurā pieaug kapacitāte katram no eneatipiem, katram no šiem psiholoģiskajiem tipiem, un ir parādīts virziens, kurā dilas kapacitāte, kur cilvēki, nokļūst priekšu tādā vieglā izmisumā, pēc tam jau aizvien dziļākā un beigās tas var beigties ar diezgan smagu depresiju, tad ir dezintegrācijas virziens. Šo tēmu nolēma papētīt dziļāk Dons Riso un Ras Hudsons un atklāja, ka šo te dinamiku, kas ir kā dezintegrācijas un integrācijas dinamika, var izkārtot arī telpiski, respektīvi eneagrammas simbolu var ielikt tādā kā cilindrā, kuru sadalīt 9 daļās horizontāli, un katra no tām daļām apzīmē vienu attīstības līmeni. Tās attīstības līmenis, kas apzīmēts ar skaitli 9, tas ir viszemākais attīstības līmenis, kurā cilvēks nonāk pēc ilgstoša stresa, un ārkārtīgi, tāds smags dzīves posms, kad cilvēkam ir. Tas ir vissmagākais attīstības līmenis. Un bieži vien tas var beigties tāds, ar nāvi. Savukārt pirmais attīstības līmenis, tas ir tas attīstības līmenis, kurā katra eneatipa pārstāvis iegūst to, pēc kā viņš patiesībā vairāk ilgojās, sastopjās ar savu būtību, ar savu esenci un ir pilnībā atbrīvojies no tiem balgiem, kas viņam traucē izpausties un būt par sevis labāko versiju. Un tā mēs cilvēku dzīves laikā kustamies dinamiski šajā eneagrammas zīmē, gan nonākot stresā, gan nonākot komfortā. Gan arī kustamies uz augšu un uz leju pa dažādiem attīstības līmeņiem. Un jāsaka, ka lielāko savu dzīves laiku mēs pavadām vidējos attīstības līmeņos, pieķerot sevi tikai laiku pa laikam pie domas, kāpēc šobrīd ir sliktāka sajūta un kāpēc šobrīd ir labāka sajūta. Un eneagrammas teorija uz to var ļoti labi atbildēt, kas tam ir par iemeslu un ko darīt, lai būtu labāk.
Jau pieminēju par to, ka Enneagrammā vadošā ir tā lieta, kas ir motivācija. Un tā motivācija izpaužās kā, kā konkrēta kaut kāda rīcības stratēģija. Katrs no 9 enneatipiem lielākoties veido savu uzvedību, balstoties uz to slēpto motivāciju, un viņu vadošā stratēģija ir tieši ar to saistīta. Ja pirmajam enneatipam ir vēlme būt perfektam, viņš tiecas pēc pilnības un rīkojas daudz un dažādi. Otrajam enneatipam ir tieksme būt kopā ar citiem, un viņš dara visu, lai tā arī būtu. Trešajam ir tieksme būt izcilam, un viņš tā arī rīkojas. Un attiecīgi katram no enneatipiem ir šādas vadošās stratēģijas. Enneagramma ir tāda tipoloģija, kas vairāk palīdz ne tik daudz kā no malas pateikt pēc uzvedības, kas tas ir, bet drīzāk palīdz cilvēkam iekšienē saprast, kas es esmu un kāpēc es tā uzvedos. Jo uzvesties cilvēki var vienādi, daudz un dažādi enneatipi var rīkoties vienādi. Tā kā es kādreiz stāstīju savos semināros klātienes, kad cilvēks ielas basēnā pilnā ar haiziņu, kas tas varētu būt par iemeslu. Tad, pēc enneagrammas teorijas tur var būt pat veseli 9 iemesli, kāpēc cilvēks ir devies šādā dīvainā izklaides pasākumā. Varbūt, ka viņam tā nemaz nav izklaide, bet kaut kāda misija vai vēl kaut kas. Tādēļ enneagramma ir tā lieta, kas ir jāmācās katram pašam par sevi, priekš sevis, nevis jāpalūdz, lai kāds no malas pasaka, kas es esmu vai kāds es esmu enneatips. Jo tad zūd tā jēga un zūd tas atklājuma prieks par sevi un zūd tā patiesā piesaiste un vēlme kļūt par sevis labāko versiju. Ejam uz priekšu. Runājot par šo grēku lietu, tas ir tas, par ko mēdz teikt, ka tā ir tā pamata bāze, tā ir tā motivācija. Un, viņu par grēku sauc tieši kristīgās teorijas ietekmē. Un, ja mēs skatāmies uz tiem 7 grēkiem, kas ir pazīstami, tad šeit ir visi pieminētie, plus vēl ir bailes, un plus vēl ir pašapmāns ir sajaukt, es esmu uzrakstījusi nepareizi, krāsas vienkārši nepareizi uzrakstījusi 3. enneatipam, pamanīju kļūdu, atvainojos. Tad bailes un pašapmāns tās ir 2 lietas, kuras nebija kristīgajā ticībā kā atzīmētas kā grēki. Īstā motivācija darboties vieniniekam, pirmā enneatipa pārstāvim ir pilnība, bet to, kā viņš ir pārpratis, kā tas izpaužās visbiežāk dzīvē, tās ir dusmas. Un pēc tāda paša principa arī pārējiem enneatipiem ir šīs lietas sakārtotas. 2. ir brīvība un lepnums, 3. ir cerība un pašapmāns, tur jāsamaina vietām, 4. vienotība un skaudība, 5. biedrums un skopums, 6. ticība un bailes, 7. jūtības un negausība, 8. patiesība un iekāra un 9. mīlestība un slinkums. Un lai cik tas dīvaini nebūtu, jo vairāk cilvēku vēlas nokļūt savā patiesajā esencē, jo biežāk notiek tas, ka viņi nokļūst savā pretējā tajā pusē, kas saucās par grēku. Un tas ir tikai un vienīgi tāpēc, ka pietrūkst īsto rīku, lai sasniegtu to, ko patiešām katrs no enneatipiem vēlās.
Un kas tad ir tie īstie rīki? Tās ir tās lietas, kuras būtu jāpielieto, lai nokļūtu savā būtības stāvoklī. Piemēram, devītniekam, lai nokļūtu mīlestības stāvoklī, tas pēc kā mums tik ļoti tiecas, bet jāpielieto enerģija. Bet devītnieks visbiežāk izvēlas komforta stratēģiju, izvairīšanās stratēģiju, un tā nebūtu, viņa nenovada mīlestības stāvoklī, bet novada slinkuma stāvoklī. Un nekur viņš netiek līdz savai mīlestībai. Bet vieglāk šo tēmu ir saprast, jau skatoties uz katru eneatipu atsevišķi, tāpēc dosimies jau pie tām lietām, kas mums varētu būt vairāk saprotams un vairāk pazīstams, pie eneatipu nosaukumiem un eneatipu saturiem. Eneatipu nosaukumi parasti tie ir divi. Kāpēc? Viens nosaukums ir tas, kas atspoguļo to ego stāvokli. To stāvokli, kas ir tas viltus būtības stāvoklis, tā ir tā čaula, ir tas ģipsis, kuru mēs esam sev uzlikuši, kurā esam iepērkušies, lai varētu, kā mēs domājam, sasniegt to, ko mēs vēlamies. Piemēram, vieninieks uzskata, ja viņš būs perfekcionists, tad viņam būs iespējas ātrāk sasniegt pilnību. Diemžēl tā nav. Perfekcionisms noved pie dusmām daudz ātrāk kā pie pilnības. Savukārt, ja vieninieks dzīvotu no savas būtības, nevis no sava ego, no savas būtības, kas ir reformātors, viņš daudz ātrāk varētu sasniegt to savu vēlamo stāvokli, pilnību. Tāpat arī visiem pārējiem eneatipiem. Tāpēc, droši vien, ja jūs esat pazīstami ar eneagrammas teoriju, tad jūs redzēsiet, ka ir divi nosaukumi. Nereti kaut kas pazūd un kaut kā samiksējās, bet tas princips šeit ir izkārtots tā, lai jums būtu lielāka skaidrība. Reformātors tas vairāk attiecās uz to būtību. Bet perfekcionists tas ir tas, kas ir tā ego čaula. Tāpat arī divniekam. Palīgs ir būtība, bet aprūpētājs tā ir ego čaula. Katru reizi, kad tā ir ego čaula, tā ir bišķiņ tā kā bremzējoša tāda, attīstību bremzējoša lieta. Bet ir svarīgi to apzināties, lai zinātu, ko tālāk mainīt uz priekšu un ko darīt. Ok, ķersimies pie tā, pie kā jūs noteikti, ko jūs noteikti gaidat visvairāk no manis. Es gaidu no jums jautājumus. Sāksim ar pašu sākumu, lai kārtībai ir jābūt un jāievieš viss ir pamazām un saskaņā ar priekšrakstiem. Un parasti priekšrakstos pirmā vieta ir pirmajam eneatipam, reformātoram jeb perfekcionistam. Šie cilvēki ir tie, pateicoties kuriem pasaulē tiek ieviesta kārtība. Tiek sakārtotas lietas, tiek sastrukturizēti procesi, tiek radītas struktūras, daudzas tādas lietas varbūt, kas nav bijušas sakārtotas un nav redzējušas savu to īsteno labāko versiju, pateicoties reformātoru uzvedībai un centieniem tādu iegūst. Šo cilvēku dziļākā būtība ir saistīta ar vēlmi pasauli padarīt par labāku vietu. Un viņi uz visu skatās kā caur palielināmo stiklu. Pirmais, ko viņi pamana visas nepilnības. Un viņi nekavējoties par šīm nepilnībām ziņo. Jo tas, viņa prāt, ir ceļš, kādā var šīs nepilnības izlabot un padarīt pasauli labāku. Šo cilvēku tendence un vēlme uzlabot pasauli un izsekot šīs saredzētās nepilnības ir tik liela, ka apkārtējiem viņiem var šķist kā tādi, kas, citu acī skabardu redz, bet savējā baisu neredz.
tad šis nav tas gadījums. Pirmā eneatipa pārstāvi ir ārkārtīgi prasīgi arī paši pret sevi. Tie ir cilvēki, kuriem izdodas ideāli ievērot dienas režīmu, ideāli sastādīt plānu, lai uzrakstītu diplomu darbu, izveidot ideālu struktūru darba vietā, izveidot ideālu kvalitātes vadības sistēmu darba vietā. Un pateicoties viņiem tas ir vienkārši dabiski, viņiem pat īpaši nav jāpiepūlās. Viņi ir tā tendēti. Lūk, šī te meitene, ar kur kopā es apguvu eneagrammu, radīja šādu te plakātu, ko jūs šobrīd redzat. Tas ir viens no mācību procesiem, ko dara kursanti, veido šos te plakātus no žurnāliem, lai iedziļinātos savā eneagrammas būtībā, eneatipa būtībā. Teica, ka es sēžu vakarā, skatos filmu, it kā atpūšos. Un pamanu, ka uz galda cepums tā neleņķīgi attiecībā pret galda malu. Es nevaru normāli turpināt skatīties, kamēr es neesmu sakārtojis šo cepumus tā, lai viņi būtu pareizā leņķī attiecībā pret galda malu. Tad tās lietas, kas ir neprecīzas, nepareizas, tās krīt viņiem vienkārši traucē viņiem atslābināties. Tāpēc arī šie cilvēki gana bieži ir saspringti ļoti ar taisnām mugurām, ar skaidru valodu, tiešu runu, skaidriem žestiem, norādošām kustībām. Vienu vārdu sakot, tādi ļoti taisni un pareizākie cilvēki uz pasaules. Ejam tālāk. Otrais eneatips savā ziņā ir līdzīgs pirmajam, jo viņam arī ir savi ideāli un savas īpašā skaidrība par to, kādai pasaulē jābūt. Tomēr otrā eneatipa pārstāvji ir daudz atvērtāki, daudz sociālāki, daudz empātiskāki kā pirmā eneatipa pārstāvji. Šie eneatipa pārstāvji ir empātiskākie, viņi nolasa jūsu vajadzības pirms jūs pats esat tās apzinājies un ļoti labprāt palīdz, ļoti labprāt sniedz atbalstu. Lielākoties visas aprūpējošo profesiju pārstāvi, sociālā darba pārstāvi, kas darbojas ar visu sirdi un vēseli, varētu būt otrā eneatipa pārstāvi, kuri neapzināti ir izvēlējušies šo profesiju. Tad ļoti mātišķa enerģija nāk no šiem cilvēkiem, un esot viņiem klāt, vienmēr ir sajūta, ka tu esi blakus kaut kam tādam, kas tevi apmīļo, samīļo un par tevi parūpēsies vislabākajā veidā. Tas, par ko es stāstu šobrīd, šos te raksturojumus, tie ir tādi vispārīgi raksturojumi. Es neuzsveru ne īpaši tās augstākās izpausmes, ne arī īpaši tās, kritiskākās izpausmes, zemākos attīstības līmeņos. Bet, apmācības programmā, protams, ka mēs runājam gan par augšu, gan par apakšu attīstības līmeni. Bet tā, lai ieskicētu, es tikai galvenos punktus stāstu. Šiem cilvēkiem pateicoties, pasaule ir draudzīga vieta un ir sociāla vieta. Viņi ir ļoti aktieriski, viņi ļoti labi māka uzturēt sarunu, flirtēt ļoti labi māka, viņi ir koši, pievilcīgi. Katrā ziņā tie cilvēki, kas nevidus spēj pievērst sev uzmanību. Tādi ļoti sabiedriski. Nākamais eneatips. Pateicoties nākamajam eneatipam, pasaulē ir paraugs, ko izmanto kouči un citi izaugsmes profesiju pārstāvji, ko kopēt, kam sekot.
Jo trešā eneatipa pārstāve ir pati efektīvākā zīme. Pats efektīvākais eneatips, tā ir cilvēku grupa, kuru raksturo vārdi izcilība, sasniegums, elegance. Cilvēki, kas izvēlas vislabāko, visprestižāko, ļoti uz āru vērsti cilvēki. Un pateicoties viņiem, ļoti daudz citu cilvēki, kuri nav trešā eneatipa pārstāvji, iedvesmojās un arī sasniedz savus mērķus. Šie cilvēki, kuriem noteikti var sekot un mācīties no viņiem, kā īstenot savus sapņus un kā plānot savu dienu, lai to izdarītu, kā plānot savu dzīvi, lai sasniegtu. Šie cilvēki dzīvo tā, it kā nākotnē, un visa viņu dzīve ir viens projekts aiz otra projekta. Viņi pabeidz kaut kādu vienu lietu, viņi to uztver kā pabeigtu projektu. Viņi fiks to nosvin, gadās arī, ka nenosvin, ļoti aizņemti, un metas nākamajā projektā iekšā. Tas attiecas gan uz darbu, gan uz sadzīvi, gan arī uz attiecībām nereti šo te cilvēku izpratnē. Tās arī var tikt būvētas kā projekti. Un finanses var būt viens no tādiem būtiskajiem aspektiem šo cilvēku pašapziņas celšanā un vērtības radīšanā pašam sev. Dodamies tālāk. Ceturtā eneatipa pārstāvja, tā ir pati radošākā eneagrammas zīme. Tie ir cilvēki, kas prot radīt to, kas nekad nav bijis. Viņi ir emociju eksperti, bet atšķirībā no otrā eneatipa, kuri emociju laikā var radīt sajūtu, kad viņi ir ārkārtīgi bagāti, tad ceturtais eneatips var radīt sajūtu, ka viņš ir ārkārtīgi nabaks, bet ļoti dziļi un patiesi pārdzīvo savas emocijas. Šī eneatipa cilvēkiem ir svarīgi vienmēr būt savādākiem kā citiem, atšķirties uz citu fona, kas ir raksturīgi. Viņi pastāstīšu gadījumu ar vienu no savām paziņām. Es prezentēju kādā pasākumā eneagrammas teoriju un stāstu, kad pašā pirmajā kursā, kurā es pati studēju eneagrammu, un viena no kolēģiem stāstīja, ka viņai ir kosmetoloģija. Tā droši vien, ka varētu būt ceturtā eneatipa pārstāvs, jo viņa mēdz pirkt 2 vienādu kurpju pārus, dažādās krāsās, un staigāt ar vienu kurpi vienā kājā, vienas krāsas kurpi un otras krāsas kurpi otrā kājā. Respektīvi, kā vienādas kurpes, bet katrs savā krāsā. Un es tagad to izstāstu. Pasākums beidzās, kad laikas saņem ēpastu. Vai es varot pateikt, kas tā bija par sievieti, kas ir valkājusi tādas vienādas kurpes, bet dažādās krāsās? Jo viņai tas ļoti interesē, jo viņa domājas, ka līdz šim viņa ir vienīgā, kas tā dara. Neslēpšu, tā meitene, kas to jautāja, arī bija ceturtā eneatipa pārstāvs. Viņai bija svarīgi saprast, kā es neesmu tik unikāla, vēl kāds cits ir izdomājis tieši to pašu. Pateicoties šiem cilvēkiem rodas ļoti skaisti mākslas darbi, ļoti radošas pieejas dažādu jautājumu risināšanai. Šie ir cilvēki, šis ir eneatips, kas jūt dziļi un ļoti patiesi. Viens no visvairāk ar eksistenciālajiem jautājumiem aizņemtais eneatips, varētu teikt tā. Piektais eneatips. Piektais eneatips ir tādi cilvēki, kuri lielāko daļu savas dzīves pavada galvā. Viņiem ir ļoti komfortabli pašiem ar sevi.
Uh, un Dievs nedod patraucēt viņu komfortā. Viņi ir tādi cilvēki, kas spēj iedziļināties vienā problēmā līdz bezgalībai un atklāt kaut ko tādu, ko citi, kas virspusēji skatās, nekad neatklāt. Šiem cilvēkiem praktiski nav autoritāšu, viņi apstrīd visu un nevarētu viņus saukt par ļoti sociāliem. Kaut gan daļa no šo pārstāvju, no enerģijas pārstāvjiem, no 5 enerģijas pārstāvjiem ir vairāk sociāli kā citi. Bet tas kā pateicoties vēl kādam nosacījumam. Stāstot par 5. enerģiju vietā ir pastāstīt arī gadījumi no treniņa, kur puisis, šī tā enerģijas pārstāvs, kurš veido šo te kolāžu, ko jūs šobrīd redzat, viņi prezentēja. Šī treniņa laikā parasti enerģijas praktikas kursa laikā ir tāda daļa, kad tiek veidotas kolāžas, un pēc tam katra enerģijas pārstāvja grupa prezentē šo kolāžu pārējiem enerģijiem. Grupai stāstot par to, kāpēc viņi tādu bildi ir ielīmējuši un kāpēc tādā struktūrā, un varbūt vēl par kaut ko sev sīkāk un atbildot uz jautājumiem, ko pārējie varbūt gribējuši uzzināt. Tad puisis stāstot par savu kolāžu, pagriezās pret šo kolāžu ar seju, piegāja pie viņas tieši klāt un apmēram šādi. Šeit es esmu attēlojis to, tāpēc, ka šeit es esmu attēlojis šito, tāpēc, ka mēs visi pēc kādu laiku sākām smieties, jo mēs sapratām, ka viņš ir ļoti dziļi iekšā tajā stāstā un tajā savā problēmā vai savā tēlā, un viņu absolūti neinteresē, kas notiek aiz muguras, vai kāds dzird, ko viņš stāsta, vai kāds redz, kādu bildi viņš rāda. Tas bija tāds ļoti, ļoti tipisks piemērs, kā ierasti uzvedas 5. enerģijas pārstāvs. Šie cilvēki ir ļoti, ļoti uz izpēti un tieši uz dziļu izpēti orientēti. Tad arī viens no enerģijiem, kuri spēj daudz laika pavadīt, domājot par eksistenciāliem jautājumiem. Ejam tālāk. 6. enerģijas. Šīs enerģijas ir tie cilvēki, kas gandrīz visu savu laiku pavada svārstoties. Svārstoties gan par jautājumiem, kuri jau ir izlemti, gan par jautājumiem, kuri vēl ir jāizlemj. Vienmēr pastāv taču iespēja, ka ir kāds vēl labāks variants, kas nav izskatīts, pārbaudīts un iedomāts par viņu. 6. enerģijas pārstāvji ir perfekti risku izvērtētāji. Ja kāds risks pastāv, tad šie cilvēki ir tie, kas šo risku pamanīs un šo risku spēs izvērtēt. Vienīgais, kas ir nepieciešams skaidrs fināla termiņš, lai šī riska izvērtēšana nepārvērstos par kaut kādu mūžīgu pasākumu. Bet, kā viņi ir šo te risku izvērtējuši, ir šo lēmumu pieņēmuši, ir viņi pārbaudījuši un ir sākuši darboties saskaņā šo lēmumu, visticamāk, kad viņi šo lēmumu nemainīs. Lai gan laiku pa laikam pārbaudīs lojalitāti, bet viņi paliks pie savējā lēmuma, iespējams līdz mūža galam. Tāpēc šo tipu arī dēvē par lojālistu. Ja jau lēmums ir pieņemts, nav ko tērēt vairāk enerģiju un meklēt kaut ko citu. Protams, laiku pa laikam ir vērts pārbaudīt, turēt roku uz pulsa, bet
Bet saglabāt, var teikt, vislojālākie klienti, vislojālākie partneri no visiem eneatipu pārstāvjiem. Nākamais eneatips, tas ir vēl viens cilvēks, kura klātbūtne telpā nav iespējams nepamanīt. Jā, pirms tam es teicu, ka otrā eneatipa pārstāvi ir tādi spilgti un artistiski un māks flirtēt un pievērst uzmanību un ļoti sociāli. Tad 7. eneatipa pārstāvi ir salūts telpā. Viņi ierodas ar tādu enerģijas daudzumu, kad liekas, ka telpā sāk vairāk gaismas ir. Parādās kaut kāda dinamika telpā. Jūs redzat šajā attēlā 7. eneatipa pārstāvjiem lapas bija par maz, lai uzlīmētu visus tos attēlus, kurus viņi gribēja savā kolāžā ievietot. Viņi ņem visu un vēl vairāk. Šie ir cilvēki, kas ir vienkārši perfekti dzīves baudītāji. Viņi ir cilvēki, kas ir tie, kas pirmie pārbauda un izbauda dažādos produktus, projektus, iesaistās visādās lietās un aktivitātēs, kas ir tikko kā jaunas parādījušās. Viņu tāds vadmotīvs ir interesanti, jautri. Ja nav interesanti, tad viņi, piedodiet, nav īpaši aizraujoši. Lai gan pazīstu vairākas grāmatvedus, kas darbojas savā jomā diezgan veiksmīgi, esot 7. eneatipa pārstāvis. Tā kā iespējams ir arī viss. Jā, pateicoties 7. eneatipam, mūsu dzīve ir bagātīgāka, krāšņāka, jautrāka. Gribat svētkus, gribat šo sajūtu, ejiet ciemos pie 7. eneatipa pārstāvjiem. Ar garantiju būs. Viens piemērs par 7. eneatipu. Mana meita ir 7. eneatipa pārstāvis, un viņai tagad ir tāds pēdējā laikā uzdevums taisīt ēst. Tad viņa izvēršās pēc pilnas programmas. Viņa vienu dienu tas, otru dienu tas, trešo dienu tas, ceturto dienu tas. Visu laiku viss kaut kas tiek mainīts un eksperimentēts un taisīts no jauna. Ja tas ir tāds, visu laiku ir kustība, nav tāda rutīnas šajā jomā tagad mūsu mājās, itin nemaz nav, pateicoties šim 7. eneatipa pārstāvim. Tā, ejam tālāk. Esam nonākuši pie 8. eneatipa pārstāvja. Šie ir cilvēki, kas tiešām maina pasaules gaitu. Šī ir visspēcīgākā eneagrammas zīme. Šie ir cilvēki, kas spēj pulcināt ap sevi visus, kas spēj iedvesmot cilvēkus, kas spēj aizraut cilvēkus. Viņu spēku apkārtējie jūt ar zemapziņas palīdzību. Tāda sajūta, ka muguras smadzenēm to neapzināti var just šo spēku, šo enerģiju, kas šajos cilvēkos ir. Liela daļa pasaules līderi ir 8. eneatipa pārstāvji. Ļoti daudz uzņēmumu vadītāji ir 8. eneatipa pārstāvji. Viņš māca saukt arī par bosiem. Pateicoties šiem cilvēkiem, tiešām pasaulē notiek grandiozas pārmaiņas, jo viņi ir tie, kas ir tie ieviesēji, kas aizsāk kaut ko, lai kaut kas notiktu, mainītos un būtu savādāk. Ļoti, ļoti spēcīga un jaudīga enerģija. Tā ir tāda karavadoņa, varētu teikt. Tā kādu piemēru. Varu pateikt par šiem cilvēkiem. 8. eneatipa pārstāvji, neskatoties uz to, vai viņi ir vīrietis, vai sieviete, vai lieli, vai mazāka, vai nezinu. Viņi prasa daudz telpas.
Viņi ar savu enerģiju prasa daudz telpas. Viņi nespēja tā vienkārši stūrītī kā tur pabūt. Jā, viņi kādu laiku pastāvēt maliņā, bet viņiem ir nepieciešama liela telpa, jo viņiem ir ļoti daudz savējo, kurus vajag aprūpēt, ieturēt, par kuriem vajag parūpēties un paņemt savā lokā. Tāpēc 8. ēnijātipa pārstāvjiem gana bieži ir lielas mājas un lielas mašīnas. 9. ēnijātips. 9. ēnijātips ir pats mierīgākais ēnijātips no visas ēnijagrammas. Šī ēnijātipa klātbūtnē cilvēki jūtas atslābuši, nomierināti. Šis ir vispieņemošākais ēnijātips. Ēnijātips, kurš ļoti daudz var izdarīt tikai tā vārdā, lai nebūtu konfliktu, nebūtu pretrunu un nebūtu kāra. Savā ziņā tas ir kā tāds fons daudziem citiem, daudzu citu ēnijātipu izpausmēm. Pazīstu, piemēram, 8. ēnijātipa pārstāvi sievieti, kurai tā dzīvē ir sanācis, kad vīra vairs nav, viņa saka, zini, es gribu 9. ēnijātipu par vīru. Man tā patīk atslābināties un būt pieņemtai mājās, ka nav nekas ne jācīnās, ne jāpievāda. Vienkārši es esmu blakus mierā un atslābumā. Tā ir tā sajūta, kas ir visbiežāk esot blakus šī ēnijātipa pārstāvjiem, un šie cilvēki arī gan bieži var būt pasaules līderi, bet tieši uz tādām tēmām, kas ir saistītas ar tiesību ievērošana, laikam nebūs pareizais, bet tāda miera un līdzsvara iedibināšana pasaulē. Lai būtu, piemēram, viens no tādiem līderiem, tas ir Dalai Lama, viņš liekas ir pārpasaulīgs, droši vien, ka viņš ir pār augstākajā ēnijagrammas attīstības līmenī, viņš ar savu mieru, spēja tiešām iedvest mieru arī pārējos apkārt esošajos cilvēkos. Šis bija tāds drafts, varētu teikt, stāstījumā par 9 ēnijātipiem. Viņu var apaudzēt un papildināt, un, protams, ka to arī dara tajā garajā kursā, kuru es pavisam drīz piedāvāšu Liepājā. Var to apgūt arī daudz kur citur. Var gan lasīt grāmatas, gan kursiem, lai šo tēmu padziļinātu. Bet svarīgākais, kas šajā tēmā ir saprast, kas es esmu, kur es esmu šobrīd, kas ir tas motivācijas kopums, kas mani ven darboties, ja tieši otrādi nedarboties. Un tālāk ir svarīgi saprast, kas es vēlos būt, uz kurien es vēlos virzieties. Vai es vēlos palikt tikai perfekcionists un tur arī būt, vai vēlos kļūt par reformātoru un padarīt pasauli par labāku vietu. Un tas ir tas uzdevums, ko pilda tie, kas mācās šīs zinības, kas analizē sevi un pilnveido sevi šo zinību laikā. Un, lai neesmu no jums saņēmusi nekādus jautājumus, bet, ir daži jautājumi, kurus es iepriekš biju iedomājusies, kas varētu būt jums interesanti, uz kuriem es gribētu zināt atbildes. Un viens no šiem jautājumiem ir, vai ēnijātips ir viens, vai tas laikā nemainās, dzīves laikā nemainās, var tikai parādīties kaut kādas spārnu izpausmes, var parādīties kaut kādas instinktu izpausmes, var parādīties dažādas attīstības līmeņa izpausmes, un var parādīties kādas no tritipu izpausmēm, kas ir sociāli apgūto
eniatipu rīcības. Tās ir tēmas, kuras es šodien, kurām es nepieskāros, bet par kurām vairāk mēs runājam klātienes apmācībās. Gan sievietēm, gan vīriešiem var būt jebkurš no eniatipiem. Nav tādu tur vīriešu tipu vai sieviešu tipu, lai gan statistiski varētu teikt, ka, divnieki ir vairāk sievietes un astoņnieki vairāk vīrieši. Mēdz pat teikt, ka eniagrammas, ka tā labā puse ir sievišķība un kreisā puse ir vīrišķība. Un tā bija arī kaut kāds nesen pētījums veikts. Katoļu grēksūdzē populārākie grēki, ar kuriem ir strādāts, kā reiz atbildā sieviešu auditorijā, tas bija 2. eniatipa grēks lepnība, un vīriešu auditorijā bija 8. eniatipa grēks iekāra. Ne visas eniatipa iezīmes izpaužās visu laiku konkrētā eniatipa uzvedībā. Tas ir saistīts ar to, vai cilvēks atrodas stresā vai komfortā un kādā no attīstības līmeņiem viņš atrodas. Nav labāko vai sliktāko eniatipu. Katram ir savi plusi, savi mīnusi. Katram ir savs uzdevums galu galā pasaulē. Un nav labāko vai sliktāko eniatipu pāri. Iespējams ir viss, ja abas puses ir augstā attīstības līmenī. Un šīs ir viens no iemesliem, kāpēc man dažas paziņas izvēlējās studēt eniagrammu, jo vēlējās saprast labāk sevi un uzlabot savas attiecības ar saviem tuvajiem. Jo daudzas tipoloģijas norāda tās trikas. Šis ar šo tipu nekad mūžā kopā nevarēs dzīvot, jo tur ir tas un tas un tas. Eniagrammas teorijā šādu te aksiomu nav. Varbūt ir kādi jautājumi, par kuriem ir grūtāk vienoties. Varbūt ir kādas lietas, kuras ir sarežģītas, kas var radīt sarežģītību attiecībās. Bet zinot sevi un zinot savu partneri, ir iespējams šīs attiecības uzlabot, attīstīt un turpināt. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Kam ir noderīgas šīs zināšanas? Pirmkārt, personīgai izaugsmai, par ko es visu laiku runāju, pieminēju personīgai attiecību uzlabošanai, arī vecāku un bērnu attiecību uzlabošanai, saprotot pašam labāk sevi, ir daudz vieglāk saprast un novērtēt arī bērnu kā atsevišķu personību, konsultējošo profesiju efektīvākam darbam. Arī uzņēmumos, biznesa vidēs ļoti daudz pielieto gan iekšējo attiecību uzlabošanai personāla starpā, gan arī sadarboties ar klientiem un partneriem. Tīri personāla, atlasē, motivācijai un vadībai arī gan bieži izmantojot, kad ir bijis mums Latvijā kurs tieši personāla vadītājiem, kā arī vēl viena atsevišķa nozare. Eniagrammas zinības izmanto radošo profesiju pārstāvi, lai radītu tēlus pēc iespējas tādus pilnīgākus un atbilstošākus realitātei. Tas ir rakstnieki, scenāristi vai aktieri paņem kādu eniatipa aprakstu un skatoties, kā viņš mainās pa šo attīstības līmeņiem vai pa dinamikām, var veidot šo tēlu. Atbildot uz Ievas jautājumu, kādas grāmatas vislabāk paskaidro eniagrammas tipus un ceļu uz brīvību? Grāmatas ir daudz un dažādas, bet visi grāmatu autori, kā viens saka, vislabāk to var izdarīt mācoties kursos. Un kāpēc? Tāpēc, ka eniagrammu nevar iemācīties teorētiski. Tā ir jādara praktiski, un to var izdarīt tikai mijiedarbībā. Varu rekomendēt, lai radītu priekšstatu par eniagrammu šo te latviski izdoto grāmatu Ričarda Rora un Andrēsa Ēbera grāmatu Eniagramma 9 dvēseles sejas. Tā ir latviski pieejama, tāpēc varbūt arī visvieglāk būtu lasāma. Ļoti pilnīga grāmata ir Dona Riso un Rasa Hudsona grāmata
par eniagrammu, mudras eniagrammu. Viņa ir tulkota krievu valodā, bet angliski ir Wisdom of Enneagram. Nu, tā ir vispilnīgākā grāmata no grāmatām, ko es varu iedomāties tieši par katru eniatipu un viņa attīstības līniju. Un vēl ir ārkārtīgi daudz autoru, dažādu autoru, kas raksta par dažādām specializācijām, gan par jauniešiem, gan par skolotājiem, kā strādāt, gan attiecību joma, gan attiecības ar naudu, un tā tālāk, daudz un dažādās jomās, dažādi eniagrammu speciālisti ir sarakstījuši grāmatas. Kaut ko vēl gribēju teikt, bet pazaudēju to tēmu. Ok, vai Ieva, es atbildēju uz jūsu jautājumu? Kamēr Ieva raksta, gribu atgādināt vēlreiz, ka svarīgi ir piedzīvot personīgi eniagrammas pieredzi, jo tieši tajā miedarbībā ir iespējams labāk saprast grupas darbībā, saprast, vērojot vienam otru, uzdodot precizējošos jautājumus grupā ar šo eniagrammas būtību. Otra lieta, kas ir ļoti būtiski, kad tiek apgūsta šī lieta, ir liels kārdinājums cilvēkiem piestiprināt eniatipu birkas. Bet, tas lielais pluss cilvēkam būs tikai tad, kad viņš pats sev atklās. Un bieži, kad tās birkas tiek piestiprināts, tad gribas arī kaut kādā veidā pakustināt to cilvēku. Tā, Ieva man jautā, kad ir 9 dvēseles sejas ir izlasīti, taču daudz jautājumu palika neatbildēti. Vai ir kāds konkrēts jautājums, varbūt, kad Ieva var izrakstīt, kas ir tie jautājumi, kas palika neatbildēti? Svarīgi ir neizmantot šīs eniagrammas zinības kā manipulācijas rīku. Manā dzīvē ir nācies piedzīvot arī tādu faktu. Tā kā nekas tur labs nesanāks. Un, tiem, kas ir apguvuši eniagrammu, nevajag paļauties uz šīm zināšanām, kā izšķirošo faktoru, nodibināt attiecības ar cilvēku, vai pieņemt darbā, vai uzsākot draudzību, vai kaut kā tā. Jo, ja tas cilvēks pats nav sev radījis šo priekšstatu par eniagrammu, un nav pats pieņēmis savu eniatipu, tad var gadīties, ka pirmkārt tas lēmums būs maldīts, ja būs nepareizi noteikts eniatips. Otrkārt, var gadīties, ka mēs ierobežojam šo cilvēku attīstības iespējas. Ja mēs nosakam pareizo eniatipu, mēs nospiežam, ka viņš nekad nebūs tāds, kā mēs to gribam. Var gadīties, ka mēs neuzzinām, kāds viņš var būt. Jo, kā jau es minēju, 7. eniatipa pārstāvis šis baudas speciālists var būt arī ļoti labs grāmatvedis, finanšu direktors. Tā kā nav šie ierobežojumi. Tā, Ieva jautāja šaubos par savu tipu un gribēja labāk saprast nodarbošanās profesiju savam tipam. Tādā gadījumā var atbildēt tikai vienu. Ir jāmeklē iespēja vai tikties ar cilvēku, kas šo teoriju pazīst, un ar šo teoriju prot strādāt, nepalīdzēt noteikti, un vai jādodas uz apmācībām, jo, vēlreiz atkārtoju, ka tieši ar grāmatām vien var gadīties, ka tas būs par mācību. Ok. Par ko mēs šodien runājam? Šodien mēs runājām par lietām, kas saistās ap un par iepazīšanos ar sevi, ar eniagrammu. Jūs iepazināt mani, iepazināt eniagrammu, iespējams uzzinājāt kaut ko par sevi. Pastāstīju par tādām lietām, uz ko balstās šī eniagrammas teorija. Šeit mums ir ierakstīts krievu valodā, tā es pirmo reizi mums ieraudīju, apgūstot savu kursu 12. gadā. Šos pamatu jēdzienus, ap kuriem grozās visa eniagrammas teorija. Un
ieguvāt arī kaut kādu tādu vizuālu priekšstatu, kas vairāk atbilst vienam vai otram eneatipam. Šī vizuālā priekšstata laikā es izmantoju attēlus no kursiem, kuros kādreiz es esmu piedalījusies vai asistējusi viņa notikšanā, ko ir veidojuši kursanti. Katra konkrētā eneatipa pārstāve veidoja šos te attēlus un bija iespējams iejusties viņu sajūtās. Tas, uz ko es jūs aicinu tālāk, kur jūs gribētu pamudināt jūs turpināt savu izpētes ceļu, ja tas saistās ar enneagrammu, protams, tas var būt jebkurš ceļš, izpētes un analīzes ceļš. Viens no variantiem ir savā enneatipa noteikšana coaching sesijā. Tas ir iespējams, to ir iespējams izdarīt ar mani, vienojoties, tas var notikt gan klātienē, gan Skype'ā. Ja tas notiek klātienē, tas var notikt ar tādām speciālām enneagrammas kārtīm, ja Skype'ā tu vienkārši izmantojot video, Skype video zvanu, pēc stundas laikā, es varu palīdzēt interesantam iegūt pilnīgāku nojausmu par savu enneatipu, par jautājumu ar palīdzību. Otra lieta, ko es varu piedāvāt pavisam drīz, ir enneagrammas pamatzinību kursu Liepājā, kas sākas šo sestdienu un ies visu dienu. Un turpināsies vēl 3 sestdienas, katru otro sestdienu būs iespējas 4 dienas iegūt pašu pamatus un tādējādi dziļāk sevi saprotot, dziļāk saprotot savus apkārtējos un iespējams arī līdz ar to uzlabojot gan attiecības, gan savas personības dzīves kvalitāti. Un vēl tiem, kas jau pazīst enneagrammu un zina savu enneatipu, tos es aicinu piedalīties webināru formātā reizi mēnesī. Es stāstu par kādu no enneatipiem un viņu attiecībām ar mīlestību. Tādā konkrētā rakursā skatos uz šo enneagrammas tēmu, dažādos attiecību līkločos, kas notiek gan ar katru enneatipu izpratni par mīlestību, ko viņa nozīmē mīlestību, kā jūtas viņam blakus citi enneatipu pārstāvji, un kāda riski un ieguvumi dažādu attiecību formātos. Tas ir tas, ko es varu piedāvāt, bet jūsu rīcībā ir visi iespējami arī interneta resursi un daudz un dažādas apmācību iespējas, kā kļūt par sevis labāko versiju un pilnveidot sevi. Jāatvainojās man, kad nedaudz es pārvilku laiku, nesās 14 minūtes ilgāk, kā bija iecerējis. Bet ļoti ceru, ka šī informācija jūs uz kaut ko pamudināja, kaut kādu dzirksti jums ieviesa un liks jums savu dzīvi mainīt, bet pilnveidot uz gaišo, uz labo pusi. Lielas paldies par tiem jautājumiem, kurus saņēmu. Paldies par jūsu uzmanību. Priecāšos jūs satikt gan klātienē, gan virtuāli arī kādu citu reizi. Un tiem, kas ir piedalījušies šīs dienas webinārā, tiem es nosūtīšu gan linku uz šī webināra ierakstu, gan arī tādu ekspresu testu ar dažiem jautājumiem, kas varētu palīdzēt nojaust, par kādu enneatipu varētu būt runa tieši katra jūsu gadījumā. Lielas paldies, uz tikšanos kādā citā reizē un kādā citā formātā. Tā.